Labdien! Pie mums Latvijas Universitātes kultūras centrā ir īpašs viesis ieradies, proti Latvijas Universitātes jaukā kora Aura mākslinieckais vadītājs Edgars Vītols. Sveiks! Nu, lūk, mums ir pamatots iemesls ar viņu tikties un arī uzdot vairākus jautājumus, jo stāsti nu pats, kas šis ir pa gadu, kāpēc 2024. gads Aura ir tik svarīgs un īpašs. Svarīgs un īpašs tāpēc, ka pirms 20 gadiem es nezināju, ka šodien es būšu šeit un stāstīšu visu to notikumu plejādi, par kuru es varu pastāstīt. Jo Aura, kas ir dibināta 2004. gadā, šogad atzīmē savu 20 gadu pastāvēšanu. Mums rudenī būs skaists koncerts, par to droši vien vēlāk. Un gatavojoties šim koncertam, mums pilnīgi tādiem tā kā lavīnu veidīgi ir notikuši tik daudz skaisti notikumi, pasākumi, par kuriem varam stāstīt ilgi un daudz. Jūs zināt, ka mēs esam bijuši Kanādas Latviešu dziesmu svētkos, ja pareizi jāsaka 16. Latviešu dziesmu svētkos Kanādā, Toronto. Protams, ka tur arī ir notikumi daudz un bagāti. Mums ir sadarbība ar Raimondu Tigulu ievirzījusies veselu pusgadu garumā un notikumu vienkārši gūzma, kurai šķiet spēj tik izsekot līdzi. Brīnišķīgi. Klau, tātad, kā tu stāstīji, jūs braucāt uz Kanādu. Un varbūt izstāsti sīkāk, kāda bija tā jūsu misija, funkcija. Skaidrs, ka jūs nedziedājat tikai kopkoncertā. Un, kā es zinu, jums pat bija meistarklases kopā ar komponistu Raimondu Tigulu. Izstāsti vairāk un par šo. Un visi sācīt notikumi. Vispār jāsāk ar to, ka ļoti interesanti, ka pirms kādiem 5 gadiem tikai pastarpināti no mūsu brīnišķīgās kormeistars vokālās pedagoģis Inglisovs, kas uzzināja, ka Valsts akadēmiskais kors Latvija ir bijis šajos svētkos, bet pirms 5 gadiem, 19. gadā, kā viesu kors ar Māru Sirmo, protams, pie diriģenta pults. Un tad es tā domāju, vau, cik skaisti, cik gribētos tur nokļūt, tas būtu tik interesanti. Un tad kaut kur līdz ar vispāriem Latviešu dziesmu svētkiem jau 23. gadā pienāca šis uzaicinājums tur arī piedalīties. Un no vienas puses sirds iepukstās, gan par to, ka ir iespēja tur būt, saprotot, ka tas būs ļoti skaisti, un tāds arī bija. No otras puses, tas nozīmē, ka mēs tikām uzaicināti kā īpašais viesu koris, īpašie dziedātāji, īpašie viesi, bet uzreiz pēc Valsts akadēmiskā kora Latvija. Un man šķiet, ka tas bija tāds diezgan jau izaicinoši pašā pamatā šo domu pārvarēt, lai pēc tam sāktu gatavoties. Mēs jau pašos svētkos piedalījāmies tad, kad mēs jau bijām Kanādā bijuši 10 dienas, jo mēs lidojām tātad uz Montreālu jau pirms Līgo svētkiem, kur tajā latviešu kopienā, kas viņu nosaukumā Tērvete, vieta, kur visi latvieši pulcējās, tur viņiem ir vasaras mājas un tur ir lielā māja, kur notiek viņu pasākumi. Jau piedalījāmies Līgo svētkos ar visu ielīgošanu un, protams, arī jau visu līgošanu. Tur mums bija gan koncerts, gan visi tāds kopā būšanas un darīšanas. Visi dziedātāji tika sadalīti pa mājām. Katrā mājā apmēram 10 dziedātāji un vajadzēja kopā ar šo māju saimniekiem sagatavot pat visādus gan priekšnesumus, gan tekstus, gan tādus arī pat cienestīgi bija jāpalīdz sagatavot. Un beigās sanāca pat ļoti tā interesanti, jo bija tā sajūta, ka mēs svinējām, ja līgojām pat gandrīz vai latviskāk, nekā tikai, manuprāt, dažviet kaut kur Latvijā tas vispār ir notiek. Un tā visu nakti, un es domāju, ka man nākamajā dienā pēc šīs nakts dziedāšanas pa visām mājām, un arī, protams, visu dienu, vienkārši līgo skanēja galvā visu laiku, likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko jau visās intonācijās likās, ka vairs netiek vaļā, un es meklēju kaut kādas citas vārdas, lai iedziedātu un sāku dziedāt pat franču valodā un itāļu valodā, lai tik drusku no tā attiet, bet piedzīvojums tas bija ļoti skaists. Es jau saku, tas mums bija kontrastu brauciens, jo mēs tādu Tērvetē reāli dzīvojām kempingmājās, upes krastā, lauku vidē, tādā ielējā, starp lieliem kalniem. Protams, mēs bijām pilsētās, Montreālā, Ottavā, bet tāpat laikā baudījām drusciņu arī dabu. Kalnos ar raftingu, izbraucām pa kalnu upi, arī to mēs darījām, bet, protams, tas viss
starp daudziem mēģinājumiem, jo bija kopmēģinājums kopā ar visu latviešu kopienu. Tur bija uz tiem Jāņiem, ko es jau minēju, bija kopā 250 cilvēki, un tur, protams, arī nākamajā dienā nestoties uz to, ka pēc Jāņu svinībām liekas, ka visiem būtu jāatpūšās, bet mēs cītīgi strādājām, jo bija kopējs kopmēģinājums arī ar diasporas virsdiriģentiem, kas tur bija sabraukuši. Un paši gatavojām arī vēl savas programmas pieslīpējām, bet tā dzīvošana pati bija tādās tiešām kempingmājiņās, kas bija paredzēts ļoti siltam laikam. Kurā vietā tas bija? Tātad no Montreāls kalnos apmēram kāds 2 stundu brauciens vēl uz ziemeļu austrumiem apmēram, un tad grūti pateikt, jo tiešām tā ir absolūti lauku vidi, ja mēs tā iedomājamies, tur sākas nekas, kalni tādi mazi ciematiņi. Tad jums ļoti daudz arī iespēja. Jautājums ir, kā tu dabū motivēt savus dziedātājus un kāda ir jūsu, iekšējie tie enerģijas resursi, ko jūs izmantojat, un ka jūs saprotat, ka tagad būs ļoti daudz ko darīt un ir jāsagatavo repertuārs un ka tā programma ir nopietna un ir jābūt izturīgiem līdz pašām beigām. Lūk, un tas jau ir viens no tiem jautājumiem, kurus vienmēr varu sev uzdot. Jo es īsti to nezinu, tas laikam ir kaut kāds dzinējspēks, es nezinu, man liekas, ka tas gala punkts vienmēr ir tā izdošanās, ka tu jūti, ka pēc ne tikai koncerta beigās, ka, protams, publika piecās kājās un tā stāvovācijas, tas, protams, ir brīnišķīgi, ka tu var pakļauties vairākas reizes un pat kādreiz atnāk uz skatos vēlreiz, bet man šķiet, ka tu jūti, ka katra dziesma līdz klausītājiem novibrē tā, ka tu jūti, ka pat ja tie aplausi nav tik lieli, tad viņi ir ar tādu siltu pietātu un liekas, ka jā, publika ir gan, ja vajag, tad priecīgi, ja nē, tad ar kādu asaļu nobirdinājuši, bet vai prieka, vai tāda emocija. Man liekas, ka tā ir tā vērtība, kas mums visu laiku tā kā nomotivē, un kā es sāku stāstīt, guļot vasaras mājiņās, naktīs 6-7 grādi bija ārā, un tā mēs tur cīnījāmies, lai pēc tam nonāktu Toronto, un, protams, ka ļoti, pateicoties atbalstītājiem, ļoti glaunā viesnīcā, un tad visam cits kontrasts, bet toties arī režīms sākās visam cits, jo bija Toronto karsti, visu ar kondicionieri, un dziedātāju balsī tas ir pirmais, kas prasa upuris. Tie dari, ko vien vari, un kurus spiež, un visi sādiņi ir grūti, bet izturējām šo visu mēģinājumu grafiku, izturējām, un īstenībā pat ar kaut kādu zinām, man liekas, ka tādu jau azartu, un dot tik vēl, jau, kā jūs minējāt, mums bija, gan mūsu pats pirmais notikums bija meistarklase, kur mēs rādījām, un pat kori uz vietas nācās manā vadībā darīt lietas, ko mēs tā sevišķi nebijām. Improvizējāt. Principā arī bišķiņi paimprovizējām un visādas vokālās lietas rādījām un tēlojām mazus bērnus un lielus bērnus un dziļos bērnus un atkal tādas triklēt bērnus un vibrato vajadzēja parādīt, ko mēs īstenībā tā ikdienā, mēs tieši no tā visa, ko mēs rādījām, mēģinājām tikt vaļā. Meistarklasē vajadzēja parādīt tās atšķirības, un tad mēs faktiski uz vietas gan arī rādījām, kāds notiek. Un mums bija, protams, arī garīgās mūzikas koncertā liela uzstāšanās, gan solo programma, gan kopkoncerta programma. Mūsu solo koncerts ar komponistu Raimonu Tigulu. Arī ar Raimonu Tigulu un mums divdaļīga programma, un tas par Raimonu Tigulu vēl atsevišķi stāsts. Un, protams, arī kopkoncerts, vēl paspējām piedalīties Latvijas Universitātes fonda reprezentācijas pasākumā. Un vēl pa visu tam, pa vidu jāpaspēj izskriet pilsētu, redzēt dziedātājiem, jā, tā ir tāda liela jauna pieredze, kas varbūt mazāk ceļojuši, un tas ir loģiski, ja viņiem ir mazāk gadi, ja tie, piemēram, studenti, viņiem kā 19-20 gadi, viņiem jau nav bijuši tie gadi, kad izceļoties un vienkārši nonāk tādā, izteiktā debiskā pilsētā. Bet tur tā interesanti, ka tā ej pa ielu, tad nav tā sajūta. Tikai drusku tā paskaties, vēl, wow! Un tu vienkārši tā, tu saproti, kur tu esi, un tu līdz, ko tu sāc braukāt kaut kādās vietās pa tiem stāviem, tad tev tādas sirjās arī sajūtiņas. Jā, kaut kā tas iekšējais gars, kā es saku,
aura, tas nav tikai kors, bet tas ir dzīvesveids. To tā uzņemās un dara. Ja mēs salīdzinām Latvijā esošos dziesmu un deju svētkus un Kanādā, kas ir tas, ko tu pamani, tas kaut kādas īpašās atšķirības, vai arī atšķirība nemaz nav, vai kas tur ir kaut kas savādāks, izteiktāks nekā Latvijā, kad mums ir šie mūsu lielie svētki? Ir kaut kāda sajūta vibrācija. Un tagad mēģināšu tā paskaidrot, jo to ir tā ļoti grūti vispār vārdos ietvert, jo to var tikai kaut kur to sajust. Protams, ka tad, kad ir Latvijā dziesmu svētki, vai skoljaunas, vai arī vispārējie, arī pieaugušo, tad mēs lielākais vairums ir tā saucamā kritiskā masa. Protams, mēs esam šeit vietēji Latvijas kori, Latvijas deju kolektīvi. Tajā brīdī, kad mēs nonākam šajos svētkos, tad tie jau, protams, nav tikai Kanādā dzīvojušie latvieši, Latvijas izcelsme vai latvieši, kas tur aizbraukuši. Protams, ka tur ir ASV, tur ir ļoti daudz Eiropas, tur bija arī Austrālija. Tas nozīmē, ka sapulcēs visu pasauli, lai gan vispārējos svētkos viņi arī ir sabraukuši, bet šo īpatsvaru faktiski nejūt. Viņi uz lielajiem 11,000 kaut kā izplānīgi, mēs esam savēji latvieši. Pavisam drusciņi. Tur uz vietas, tad, kad viņi sabrauc kopā, uzreiz jūt, un jūt gan tādus, kam latviešu valoda, latviešu kora mūzika, vispār latviešu mūzika ir ļoti, ļoti tuva. Viņš pārdzīvo katru noti, katru skaņu. Cits, varbūt jaunāk paudze, vai varbūt arī vecāk to tā kā jau jūt tā drusku attālinātāk un it kā iepazīst vienmēr tā kā no jauna. Bet kopums ir tā vibrācija, kuru nevar vārdos tā pateikt, tad, ka liekas, ka, piemēram, es satieku šeit pat Latvijā mūsu virsdiļģēni Maržu Klišāns, Airu Virziņu, es viņus satieku tur, un mēs sasēsim, un šķiet, ka mēs sasēsimies savādāk. Un šķiet, ka tajā brīdī ir kaut kā tā paskaties, un kaut kāds tāds vairāku sekundžu acu kontakts, un saprot, jā, tu esi kaut kādā tādā arī misijas vietā, tu esi kaut kur tur, kur cilvēki deg par latviešu valodu, latviešu mūziku, par latvietību kā tādu. Es domāju, tas ir tāds sajūta līmenis. Protams, par to, ka, ja tehniski runā, tad mākslinieci, manuprāt, vienmēr ir izaugsmes gan mūsu latviešu dziesmu svētkiem, gan tur uz vietas. Viņi iet ļoti līdzīgi šo pašu ceļu. Viņiem ir gan jaundarbi, gan no klasikas, gan paņemts arī no mūsu svētkiem, protams, tās programmas. Un protams, ka viņi arī izpilda savus diasporas komponistus, kas ir komponējuši kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem ļoti daudz. Un, protams, ka tā harmonijas valoda, mūzikas valoda ir atšķirīga, un arī tā mūzikas tāda izteiksmes forma ir nedaudz savādāka. Tāpat laikā ļoti iespējams, ka tur ir kaut kas iekšā tāds, kas mēs šeit Latvijā degam pa savu skaisto Latviju, bet tur viņiem vienmēr tā degšana pa Latviju var būt iespējams īpaši vecākai paudze vēl joprojām ir caur kādu sentimentu, smeldzi, melanholiju ar tādu drusku, kā saka, deg iekšā vēl kaut kas gruzd, tā drusciņi no tās pagātnes. Un to vēl joprojām jūt. Bet varbūt tas ir labi, ka ir no kā pamācīties to deksmi vēl, lai sajustu vairāk to latviešu identitāti. Tas, man liekas, varbūt arī labi. Šeit es nokomentēju tādu ļoti interesantu lietu. Nav saistīts vairs ar Auru un Kanādas svētkiem, bet pat dziesmu svētkiem kopumā, jo nākamgad ir skoljaunas dziesmu deju svētki. Un tad, kad mēs pirmo programmas daļu tā kā izlaidām jau, lai kori jau sāk apgūt. Tu labāk atgādini, kāda ir tava funkcija, jo tad tas arī labi un brīnišķīgi izskaidro tavu interesi. Jā, jo tāpēc, ka man kā skoljaunas dziesmu deju svētku un noslēguma koncerta te aust mākslinieciskiem vadītājiem, tā ir ļoti liela interese arī par skoljaunas dziesmu svētkiem runāt. Un tāpēc, ja, piemēram, šiem skolēnu koriem gatavojoties jau uz dziesmu svētkiem, kad būs nākamajā gadā mēs iedavām daļu no programmas, tad nāca tāds interesants atsauksmes, bet vai nav pa daudz Latvijas? Visu laiku tā kā Latvija, un liekas, un tad par to tēvzemi, un mazu tēvzemi, un kā tu man mīli, un kā tiešām dziesmas nosauga Latvijai, un tavs karoks, un Salpērkons Daugava, un liekas, ka, vai tad tiešām tās Latvijas nebūs pa daudz,
Un zināt, kā man tā pilnīgi garām ejot tā, es tā saku, kā tagad darīt, vai viņiem dārā kaut ko likt pavisam citu un meklēt. Un man saka, bet vai nav tāds laiks, ka to vajag? Un ja, piemēram, mums jāmācās ir no diasporas latviešiem par to Latviju degt, tad man šķiet, ka, bet kā gan mēs paši degsim, ja mēs, piemēram, mūsu jauniešiem nav iedots fundaments nosacīt. Tad to Latviju izdzied. Piedodiet man, ja es aizbraucu par reģioniem skatēs, un es dzirdu, kā arī mazākumu tautību cilvēki, kas ir integrējušies iekšā koros, vai Latgales pusē, vai kaut kur citur, arī stāv un ar mirdzumu acīs. Kāds tev pašam ir spilgtākais moments palicis no Kanādas tieši latviešu dziesmu un deju svētkiem? Viens no, es nesaku vienīgais. Viens no ir laikam jāatzīst, man būtu daudz, jo, protams, ka braucot ar kori, kā diriģentam, man bija uzsāks diriģēt arī kopkors skaņdarbs, garīgā mūzikā, piemēram, arī purva laiks, kantāta laiks, ļoti komplicēti ar stīgām, timpāniem, ēģelēm un baznīcas akustikā ļoti sarežģīti to izpildīt un ar kopkori, kas ļoti sarežģīti partitūru apgūši un ļoti daudz ritmiskās izjūtas, un tas bija liels pārdzīvojums. Ar Raimondu Tigulu kopā un lielo kopkoru Roy Thompson Hall mēs izpildījām Lec saulīt, kas, protams, ir vienmēr sarežģinojoši, bet tāds īpašs mirklis, manuprāt, bija pēc mūsu prezidenta Edgara Rinkeviča uzrunas. Man bija uzticēts diriģēt Dievs arī Latviju. Valsts himnu. Es viņu nodiriģēju, es jau diriģējot jūtu, ka drusku tāds skudrīs skrien pār kauliem. Un zinat, un lai gan zāle pārpildīta, vairāk kā 1000 dziedātāju orķestrs un pabeidzās valsts himna, un ir tas 10 sekundžu pilnīgs klusums, nav aplausa, nav tas brīdis, kad Latvija un man liekas, ka tas mirklis, tās sekundes pēc valsts himnas, kurā neieskan aplausi un cieņpilni, visi ieņem atpakaļ savas vietas, vai apsēžās, vai kuram ir jāpārvietojas. Lūk, man liekas, ka tas bija tāds labs moments tieši tur, tieši šajos svētkos, tādā lielā kopkoncertā. Zinām, Aurai ir brīnišķīga sadarbība ar Raimondu Tigulu izveidojusies, bet tas jau nebija tikai, kā saka, Kanādas laikā, bet patiesībā jāskatās jau arī vismaz jau mēnesi atpakaļ, ka jūs bijāt nonākuši Tiguļu kalnā. Man liekas, pat 1. jūnijas, ja es nejaucu, vai ne? Tieši 1. jūnijas, un pat ne tikai mēnesi iepriekš sanāk, tātad viss pusgads, 24. kārta, 1. pusgads, arī faktiski mūsu sadarbībā arī bija pagājis, jo līdz ar ziņām, ka Raimonds Tiguls dosies šiem svētkiem ar Latvijas Universitātes fondu palīdzību, tad mēs sapratām, ka mēs kā Latvijas Universitātes un fonds un kors, ka mēs tādā kopsolī mums būs jāiet. Un sākām kaut ko domāt, un pienāca šis arī brīnišķīgais uzaicinājums piedalīties Tiguļu kalnā 1. jūnijā. Un arī tas bija tas mazais zvaniņš, kur jāsaprot, ka tur arī bija kurs kamēr, valsts akadēmiskais kurs Latvija, Aura. Un kas bija zīmīgi, ka atkal šis notikums Tiguļu kalns, ka mēs arī nodziedājām, protams, dziesmas, kuras mēs dziedājām Kanādā, mums kopīgās, bet Tiguļu kalnā mēs izpildījām ļoti interesantu ciklu mūzikai, jo bija tieši šogad, 4. gadā, paiet 10 gadi, kopš pirmo reizi šī lielā uzveduma meža orķestrāde bija Lec saulīt. Ar visu šo mūziku, un Raimondu Tigulu tā bija tāda iecere, iedvesma, ka pēc 10 gadiem nodziedāt visu šo mūziku. Protams, ka mēs to arī darījām, visu šīs koru partijas, mēs solistiem, instrumentālais skaņdarbi, un tas arī bija priekš mums mazliet izaicinoši paspēt īstenībā gatavoties Kanādas plašajām programmām, pagatavoties arī papildus vēl šo, jo tur bija kāds 11 vēl dziesmas, un tas arī kaut kā saslēdzas, jo aizbraucot uz Tiguļu kalnu un viss tas ar tiem ozoliem un tā skatu, protams, tas viss ir ļoti māksliniski augstvērtīgi un gan skaņā, gan visu mūziku, tas viss ir vienkārši brīnišķīgi, un pats Raimonds Tiguls un mēs kā kors, atkal kaut kā saslēdzās. Mēs piedzīvojām mēģinājumā, ka no skatuves aizmugures vienkārši ir
šausmīgs, spiedīgs saule, vienkārši tā, ka nevis vairs rokas un seja jāsmēr saules-krēmi, bet jāsmēr šit ir aizmurs, jo tieši puiši ir aizmurs rindā, un vienkārši visi sāk smērēt, jo saprot, ka vienkārši deg, un mēs mēģinām kādu 40 stundu, vienkārši ne no kurienes, un Raimundam Tigulam kundze saka, nē, tas paies garām, un vienkārši nogrant, vienkārši es diriģēju dziesmu, un es saprotu, tur zibeņu, tur pāri, vienkārši kors vienos zibeņos apmēram, un vienkārši tāds gāziens. Protams, tie kontrasts, kad 40 minūšu laikā tikai saule, tu esi sasmērējies, bet tu esi jau visu novilcis, ir karsti, un vienkārši pēkšņi tu saproti, kas notiek, un tu visu savāc, visu tu, un tad bija tā panika, to instrumentu glābšanu, un visu lai tikai tas lietas. Es redzēju video, kur bija viens puisis paņēmis nožu pultu, apgriezis otrādi mēģinājis nobīdīt ūdeņi. Skatuvē sāk krāties ūdens, un tā drusku kaut kāds varbūt mikros līkums tā skatuvē bija, un tas ūdens tieši nāk no tās vienas puses, un saprot, ka viņš tek un arī nevar nokāpt, un tu saprot, ka tev ir baigi daudz tā ūdens, viņš vienkārši to pultu tā kā tādi, tev viņš ir vierīgi. Es nezinu, ko kāds domāja par to pultu, ka viņi tā tiek izmantot, bet... Krīzes situācijās ieslēdz radošumu, vai ne? Jā, tas bija mūsu tenors Igors. Runājot par tenoriem un vispār taviem brīnišķīgajiem dziedātājiem, tātad jūs ejat 20 gadu jubilejas zīmē šajā gadā, tātad vai ne, 2004. gadā jūs tapinājāties. Un tāpēc mums 24. gada rudenī un precīzi 16. novembrī būs 20 gadu jubilejas koncerts Latvijas Universitātes lielajā aulā. Dibinājāmies mēs līdz ar 1. septembri. Tas dibināšanas datums, tās pirmais mēģinājums tiešām arī bija 1. septembra pēcpusdienā. Tā kā tie, kas toreiz bija, kas sanāca, un varbūt nesaistīt tik daudz ar Latvijas Universitāti, bet pirmais koncerts toreiz jaunadibinātam sastāvam tieši bija 16. novembrī, un tāpēc šogad tas ļoti labi iekrīt, jo tā ir pirms tādām pagarinātām valsts brīvdienām, 18. novembris pirmdien, un tad tieši 16. ir sestdiena, jau rudens laiks, kad, kā saka, dārza darbi būs pabeigti, ziemas prieki vēl droši vien, ka nebūs sākušies, tā visticamākais parasti ir, un tieši patriotiskākajā nedēļas jau izskaņā mēs muzicēsim. Tātad jums būs novembrī koncerts, kā tu minēji, un tad jautājums, bet ja nu kāds grib paspēt jauns dalībnieks dziedāt šajā koncertā, un mēs zinām, ka tagad ir iesācies augusts, ir tādas vēsmas parasti par uzņemšanu jauno dalībnieku. Un mēs to parasti darām vasarā. Mēs to darām nevis tad, kad sākās mācību gads, bet mēs to darām bišķi pirms. Šajā gadā tas ir 21. manuprāt, augusts, bet sīkāk var ieraudzīt www.korasaura.lv, kur jau ir, manuprāt, izsludināta uzņemšana, tikai atsūtot pieteikumu anketu. Mēs uzaicināsim uz nelielu noklausīšanos un, protams, ka to var paspēt. Bet, ja ir kāds interesants, kas drusku šo vasaras laiku vēl nokavē, mums parasti ir arī otra uzņemšana septembra pirmajā nedēļā, bet par to informācija sekos. Pēc vasaras uzņemšanas jau ir gadījies, ka vasaras uzņemšanas ir tik tukšas, ka gribam septembrī uzņemt, bet kādreiz ir gadījies, ka ir tik pilnas, ka vairs septembrī šķiet, ka ja mēs vēl kādu uzņemsim, tad tas ir, tad Latvijas Universitātē būs jābūvē jauna universitātes aula. Jo nenolieksim, jūs esat viens no varenākajiem koriem sastāvu ziņā, domājot par to, cik jūs esat dziedātāji, un liekas, tas arī skaisti. Mēs ilgi bijām vieni no līderiem un vadošajiem, nu jau beidzot ir tādi, kas mums, protams, pārsat pušu, bet ja mēs sarakstā esam 86, tad man šķiet, ka tas jau ir gana labi. Jā. Bet tāpat laikā, zināt kā, lielam sastāvam tas ir skaisti, jo tie ir vairāk draugu, vairāk varbūt mūzikas, vairāk iespēju, dažādas pazīšanās. Lielā kuplā sastāvā kori dziedāt, manuprāt, tā ir tieši tas ir tas spēks tev, kas saka,
Nu, tur parādās kaut kāda tā kopības sajūta arī tad, kad tu vienkārši koncertā stāv un to muzicē. Tad ir tā, es esmu starp šiem, tie ir manējie. Un tad, katra enerģijas, tāpēc tie dziesmu svētki vienmēr uzvirmo, kāpēc tā ir tā latvietības pote nākamajiem 5 gadiem, kā kāds mēs teikt, tad katrs auras koncerts ir ļoti līdzīgi, bet tu jo tas ansamblī, 10-12 var uzmuzicēt smuki, tas ir brīnišķīgi un tā ir tāda ļoti laba sadarbība, bet katrs sirdspūks, kas iepūkstās tajā mūzikā, tajā brīdī, vienalga, vai tas ir laustās priedes vai kaut kāds sapņu tālumā, vienalga, vai kur dziesmu, tad man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Kāds ir jūsu kora moto? Tas nav koris, tas tieši tā. Tas nav koris, tas ir dzīvesveids. Tas mūsu sezona tā īsti nav beigusies, jo liela daļa tagad jūlija viducī un jūlija otrā pusē atgriezās, un mums to daļa 24. augusts ir atkal kora nometne. Jūs pa lielam non-stopā. Tad mums iet vienkārši priekšu, un tieši tāpat redzēsim nākamā gada skaistos plānus, bet es domāju, ka tas tā kā neapstājas. Un katrā ziņā visi noteikti laipni lūgti, gan Latvijas universitātes studenti, gan arī citi, gan arī tiem, kam vienkārši gribās uzmuzicēt. Ļoti agrāk patika mums uzņemšanā, kur mums tā sarunājamies, ir arī jautājums, un ko tu vari bez dziedāšanas vēl tā kā korim dod. Un zināt, kā un taisni šādi ceļojumi un izbraucieni un tādas koncertu situācijas vai pēc koncertu pasākumi atklāja ļoti daudz talantus, kas mūs filmē vai fotografē, izrādās to mācās profesionāli, Latviju dančus esam dejojuši. Jūs varat izveidot vēl atsevišķu listi, ne tikai vārds uzvārds, tur dzimšanas gads un kur mācību iestādi, bet patiesībā vēl noderīgo talantu sarakstiņš, ko pēc tam izveidot savā koru, īpašo talantu sarakstīšu. Jā. Mēs to noteikti varam uztaisīt, jo es domāju, ka katram ir kaut kāda tā pienesuma vērtība, un tad tikai pēcpasākumos mēs uzzinām, kas spēlē klavierus, kas dzied, kas vēl kaut kādus instrumentus spēlē, un tā mēs arī Kanādā un arī mūsu koncertos, protams, iepriekš mums ir saksofons, klarnete, 2 flautas, un lai gan viņš šos instrumentus bija mazāk spēlējuši, vai varbūt kāds joprojām ik pa laikam kāda orķestrī vai kā, bet redz, un tagad uz Kanādu paņem līdzi un tur kopā muzicēt, un es domāju, ka tas dod impulsu idejām nākamajiem koncertiem. Man jautājums, ko tu novēlētu nākamajiem 20 gadiem korī? Novēlētu saglabāt to ne tikai nosaukumu auru, bet to iekšējo auru, kas koncertos vienmēr kaut kā izstarojās un saglabāt to draudzības stīgu, to tādu īpašo kora atdeves, kora patriotismu stīgu. To noteikti es novēlētu saglabāt un noturēt, varbūt pat vēl padziļinātāk viņu veidot. Un tad, protams, otrā lieta būtu tādas skaistas piedzīvojuma epizodes, kādas mēs piedzīvojām Kanādā, daļa arī, kas bija ASV pēc tam paceļojuši, jo Kors Auras savos 20 gados šis ir pirmais brauciens ārpus Eiropas, jo Eiropā mēs esam bijuši Vācija, Austrija, Itālija, Malta, bijusi, protams, Lietuva, pat Klaipēdā, Igaunija, koncerti, kur nu vien ir bijuši arī līdz pat Spānijai, Barcelonas, uz festivāliem, uz konkursiem esam braukuši tāds ārpus Eiropas. Tas bija pirmais, un es domāju, ka es novēlētu, es redzu, ka tā ir ļoti vērtīga apmaiņas pieredze. Nevis ceļojumā aizbraukt un redzēt, jo to var izdarīt katrs pats, bet aizbraukt un uzstāties, tam ir pavisam cita pievienotā vērtība. Latviešu svētki šeit ir satikt citautiešus pāri okeānam, bet ja tas arī, piemēram, būtu kāds konkurss vai kas, uzstāties tajā zemē, man liekas, ka tā ir cita piederības sajūta un citas misijas sajūta. Nu, lūk, un tad trešā lieta ir jauns tērps un jauns labs dziedātājs. Skaisti.
Paldies, ka atnāci. Es noteikti tiešām novēlu jums realizēt nākamos sapņus un tiešām izdodās arī skaists jubilejas koncerts un ar brīnišķīgajām atsauksmēm un arī pašiem labu sajūtu par labu izdarītu darbu. Atgādini tātad vēlreiz, kur var atrast informāciju par jums. www.korisaura.lv Un tad ir vēl tāda lieta, ka viņiem arī ir Facebook lapa Aurai un ir arī Instagram konts un arī Latvijas Universitātes kultūras centram ir Facebook lapa un Instagram, kur mēs dalāmies ar informāciju par visiem mūsu 21 amatieru mākslas kolektīvu. Kas viss ir brīnišķīgi.